Nu, manuprāt, lai laikmetīgās, Latvijas laikmetīgais mākslas muzejs taptu, manuprāt, ir jārada apstākļi, lai vispār tāda rastos laikmetīgā latviešu tieši māksla. Tāpēc man liekas, beigas svarīgi vismaz 1/3 tā muzeja veltīt darbnīcām, kas varētu būt tā kā konkursu kārtā iedalītas konkrētiem māksliniekiem, kā rezultātā viņš varētu izstādīties tajā muzejā. Plus vēl vajag rezidents noteikti arī ārzemju māksliniekiem, darbnīcas un tā tālāk. Vajag radīt kvalitatīvus apstākļus, lai mākslinieki varētu strādāt mierīgi, ne par ko nedomājot, nerūpējoties par finansējumu vai kur viņiem to darīt, vai arī par stipendijām būtu jāpadomā. Nu. Un tad arī būtu pēc tam, ko tajā muzejā likt. Jo man liekas, tā šķiet vislielākā problēma, kad mākslas muzeju mēs varētu uzbūvēt, bet jau tagad man šķiet, tai kolekcijā varētu būt liela daļa nelaikmetīgās mākslas. Vienkārši tas priekšstats par laikmetīgo mākslu varbūt pat jānoskaidro kaut kādā brīdī. Jā, jo es domāju, ka tas visu laiku no malas izskatās, ka tā ir vienkārši kaut kāda tiešām līdzekļu izšķiešana, priekš kam tas ir vajadzīgs un tādam normālam cilvēkam, ka tāda droši vien vispārībā, ka tāda kultūras novirziens vai tāds, viņš īsti neeksistē dzīves droši vien pašlaik, un līdz ar to pēkšņi tagad uzbliest kaut kādu super ēku, ka viss tikai skaitīs, cik tie miljoni tur iztērēt, un priekš kam tas ir vajadzīgs. Kad jābūt ir kaut kā dzīvei, kad pēc tam tā ēka tā kā apaug, un līdz ar to viņi varbūt ir jāveidojās, jātransformējās kaut kā, kad tur ir vecs šķūns, kurā pēc tam ieliek smukāks durvis, un viņš ir muzejs, bet viņā notiek tas process, un līdz ar to kaut kā to balstīt tiešām uz tā kā Kristīna saka, uz kaut kādām aktivitātēm, lai vispār kaut kādā notikt kustība gan māksliniekiem, gan arī kaut kādam skatītājiem, ka tā ir kaut kāda vieta, kur regulāri kaut kas notiek un kaut ko var redzēt, un sākumā varbūt neviens neko nesaprot, bet tad parāda latviešus, parāda kāds ārzemnieks, un tad kaut kāds arī visa tā sabiedrība kaut kā varbūt ieinteresēsies, un arī vairāk tas nebūs tādi atsevišķi zipspuldes zipšņi kaut kur tumsā, bet būs tad regulārāk kaut kāda izpratne radīsies, kaut kas tāds.